Par paralēlajām pasaulēm es uzzināju skolas algebras stundās 8. un 9. klasē. Daudz dažādām dimensijām, par 3 dimensiju pasauli, un tā starp citu droši vien no zinātniskās fantastiskas pieminēja, ka tikpat labi var būt 4, 5 un 6 dimensiju pasauli, un mēs kā 3 dimensiju būtnes viņu neredzam. Man viens cilvēks teica, ka mēdz būt likteņi gaiši, traģiski un mēdz būt dramatiski. Manējā droši vien bija no dramatiskās kārtas. Mana bērnība. Es biju ļoti emocionāla, ļoti jūtīga. Es nekur īsti neiederējos. Un man pastāvīgi bija tā sajūta, ka es esmu neīstā vietā, neīstā laikā. Un ka apkārtējiem droši vien būtu vieglāk dzīvot bez manis. Es ļoti atšķīros, es visur, kur es parādījos, es pat negribot pamanījos kaut kā izcelties. Man ļoti grūti gāja iejusties kolektīvā. Man bija piemīt tas kautrīguma tips, kuru nemana. Cilvēkiem liekas, ka viss ir ok, lai gan es varbūt iekšēji ģīpstu no tādas kaunēšanās, no tā, kad mani nesaprot vai mani pārprot. Un ar to citādumu sajūtu es tā arī dzīvoju, diezgan vientuļi. Kurā brīdī mainījās mana uztvere? Droši vien, ka draugi man bija. Draugi man parādījās, bet tā vienmēr bija kaut kādi dramatiski stāsti. Tie bija kaut kādi stāsti jau no pamatskolas par kaut kādu nodevību, par kaut kādām intrigām, kas bija ap mani, par kaut kādu kolektīvo vajāšanu un tādām lietām. Un tas, kas sākās kā forša draudzība, beidzās kaut kā dramatiski. Tad, kad es analizēju to lūzumu, man bija tāds ļoti interesanta pieredze ar sistēmiskajiem izvietojumiem, ar manu skolotāju no Ukrainas. Un es tieši uzdevu šo jautājumu, kas man nav tā kā vajag ar draudzību, kāpēc man draudzības neturās dzīvē. Mēs atcerējāmies tādu epizodu, kad man bija 5 gadi, un man bija draudzība ar kaimiņu meiteni laukos. Un tad kādu dienu, kad es gulēju diendusu pa dienu, to meiteni viņa pakļuva zem mašīnas, ejot pāri braucamajam ceļam. Viņu neizglāba. Viņai bija asins izplūdums smadzenēs, viņu aizved uz slimnīcu, viņu neizglāba. Un neviens par to draudzību, neviens pat īsti nezināja par to, ka tas ir, bet tā interesanti, ka pēc tam man dzīve, un to meiteni sauca Olga. Pēc tam vairāk kārt dzīvē man bija Olgas draugos, ar kurām es it kā piedzīvoju šo pieredzi tālāk. Kad es to sāku apzināties, tad fons arī sāka mainīties, un draudzība sāka veidoties pēc cita scenārija. 90. gadu beigās jau skolā parādījās tāds iedziens kā psihologs, un es biju ļoti izmisusi. Man bija domas par pašnāvību, attieksme no klases biedru, no līdzaudžu puses bija tik nelāga ar mani, īsti neviens negribēja runāt. Par mani aiz muguras baumoja, ka es esmu psihiski slima. Kā es to vēlāk uzzināju, un es sapratu, ka es pati netikšu ar to galā. Un cipiskākais padoms, ko devu pieaugušie, bija numur 1 neņem pie sirds, numur 2 maini savu attieksmi, pasties ar citiem bērniem, tā neviens neapietās, tā ir tava problēma. Parādījās šī skolas psiholoģija, un es varu teikt, pielipu viņai tā kā tāda ērce. Un tad viņa teica, ka viņa ar mani strādās. Kas no tā sanāca, tas ir cits jautājums, bet tas man, un vēl es izlasīju grāmatu par psihoanalīzi, un tad man bija āķis lūpā, es sapratu, ka kaut kas tāds ir, kas var palīdzēt cilvēkiem tādiem kā man. Tad, kad es izvēlējos savu profesiju, es iestājos 2 fakultātēs, juridiskajā un psiholoģijas, un man bija jāizvēlas, kur tad iet mācīties, es paliku pie juristiem, jo es uzskatīju, ka psiholoģiju es daru tikai priekš sevis. Es krāju zināšanas, es gāju uz semināriem, es mācījos kopā ar ārstiem, psihiatriem un psihoterapeitiem, bet es uzskatīju, ka es to daru tikai sevis sakārtošanai. Un tad vienos
kursos 2008. gadā. Bija skolotāji no Anglijas, kas strādāja viņai bija pieredze strādāt cietumā, viņai bija pieredze strādāt ar ļoti dziļi traumētiem cilvēkiem. Viņa man pienāca un teica, tu zini, tevi jāstrādā ar citiem cilvēkiem. Es saku, nē, es esmu jurists, ko jūs, nē. Un man nav vispār, es neesmu psihologs un psihoterapeits, un es netaisos šo nosaukumu valkāt, tā teiksim tā, bez diploma. Un viņa man pateica, bet tu saproti, ka tev ir zināšanas, un tas, ko tu esi pārvarējis, tas var palīdzēt citiem izdomā kaut ko. Un tad es meklēju to nosaukumu, ko tad es varu palīdzēt. Faktiski es cilvēkam varu palīdzēt izdarīt, iemācīties to, ko es esmu iemācījusies, tāpēc treneri. Kā tas izpaužās? Tad, kad es kontaktēju ar cilvēku, mēs definējam viņa problēmu. Tā, kā viņš to saprot. Tas var būt kaut kas ļoti elementārs, piemēram, tā var būt došanās uz sarunu ar priekšnieku par darba apstākļu uzlabošanu, vai tā var būt nesaprašanās ar kādu no tuviniekiem, bērnu, vecāku, partneri. Un cilvēks nodefinē šo problēmu, un mēs runājam par viņa emocijām. Daudzi mēģina tās emocijas apspiest, un mūsu sabiedrībā ir ļoti pierasts tā saucamā pokerfējas attieksme, ka vienalga, kas man ir iekšā, galvenais, lai es smaidu vai es izturos tā, kā no manis to sagaida sabiedrība. Es, balstoties uz savu pieredzi, saku, es arī esmu ļoti emocionāls cilvēks, bet man emocijas palīdz. Katrā emocija ir sava vieta un laiks, un mēs varam šo enerģiju sākt lietot tavā labā. Un tālāk tas var būt radošas prakses, piemēram, dienas grāmata, ko es ierādu cilvēkam. Tā var būt elpošanas prakse. Tas var būt kaut kas no manas, kā es viņu saucu, instrumentu kastes, ko es viņam iemācu, lai viņš varētu labāk sevi izprast un ar sevi rīkoties. Par ezotēriku un praksi. Te man laikam ir jāpasaka, kā vispār pie tā nonākt loģiski, kritiski domājošs cilvēks, jo pie mums atkal sabiedrībā ir ļoti sašķelti. Vieni operē tikai ar ļoti racionālām kategorijām, noliedzot ezotēriku, otru dzīvo ezotērikas lauciņā un noliedz racionālo. Mana tāda dziļākā izglītību, kādu es esmu saņēmusi, es 5 gadus mācījos hipnoterapiju pie Jauno psiholoģiju centrā, pie Francijas doktoriem, kas brauc katru mēnesi un vadīja mums nodarbības 3 dienu garumā. Un viņi mums daudz stāstīja par zinātni, par jaunāko zinātni, par smadzeņu darbību. Un tad tur bija tāda epizode, kad viņi mums parādīja video no slimnīcas, no vienas no vadošajām Francijas slimnīcām, kur bija sieviete ar ļoti spēcīgu ādas problēmu. Tā bija, ja nemaldos, herpes zoster. Ļoti sāpes liels izraisoša problēma. Un šajā video viņi mums skaidroja, ka ārsti viņu ved pie vārdotājs. Mēs visi bijām šokā, jo tie ir dermatologi, ķirurgi, anesteziologi, visi logi, kādus jūs varat slimnīcā sastapt, un te vārdotāji. Un viņi paskaidroja, ka tas, ka mēs nesaprotam, kā kaut kas darbojās, piemēram, šamanisms, ka pagaidām zinātne tam nav atradusi kastīti, tas nenozīmē, ka to vajag noliegt. Var teikt, ka tas bija tāda skolotāja svētība vispār paskatīties tajā lauciņā, un tad ar laiku un ar izbrīnu es atklāju, ka, izrādās daudziem cilvēkiem šī simbolu valoda, šī intuīcijas valoda, šī tādu zinātniski nepierādīto lietu valoda ir daudz tuvāka un saprotamāka, lai izprastu sevi nekā tas, kas varbūt stāv klasiskās psiholoģijas plauktiņā. Kad es pirmoreiz ieraudzīju, man bija ļoti liela skepse. Protams, ka man bija skepse, un vēl jau vairāk tā skepse man jau nekur jau nav palikusi. Ir lietas, par kurām es joprojām es vispirms pārbaudīšu versiju, vai tas nav šarlatānisms, un tad tikai pievienošu tam, ka tā varētu būt metode, kā strādāt. Tātad, ja atbildam par to, kas man iedvesmoja pamēģināt priekš sevis, tad atbilde ir rezultāti, ko es ieraudzīju savām acīm. Kurus savādāk kā ar,
kuras ar elementārām lietām, kā pašiedvesmu vai placebo, vai kas nu mums vēl tur ir, jā, kuras nevarēja izskaidrot. Un tas, ka uz šo vērsam uzmanību mani skolotāji ar visām saviem zinātnes grādiem, pētījumiem un tā tālāk. Lielākā maģija tas vienalga ir tas, kas notiek cilvēka organismā. Mūsu piemēram, cilvēks, kurš pārzina tādus instrumentus kā elpošanas prakses vai meditatīvās prakses, viņš ar savu apziņu var regulēt savu fizioloģiju. Piemēram, saražot ķermenī opiātus. Viņam nav vajadzīgs morfijs, viņam nav vajadzīgas kaņepes, jo viņam šīs vielas vajadzīgos viņam daudzumos izstrādājās viņa smadzenēs. Līdz ar to ne sveces, ne kārtis, ne minerāli, kā tāda nav vajadzīga, lai sastaptos ar šo smalko pasauli. Viens no maniem iemīļotajiem instrumentiem, kurus lietoju droši vien katru rītu, tā ir elpošanas praksa. Viņa ilgs 12 minūtes. Tas ir video, kas ir atvērtajā pieejā YouTube'ā, pēc tam es eju augstā dušā, un šie divi procesi man iedod iespēju super ātri atrast risinājumus, idejas, iedvesmus, kaut kādām problēmām, kuras es varbūt domāju vairāku dienu garumā. Ja kādam, kas pie manis atnāk, viņam ir pieprasījums, kā saka, pēc šova, nav kristāla lodzes, nekad neesmu gribējis to iegādāties. Vai pēc degošām svecēm, varbūt viņš nenāks pie manis. Bet es vairāk daru tiem, kam šī ezotērika ir tieši kā vēlme izzināt sevi, nevis āršķīgos efektus. Es domāju, ka mēs, pirmkārt, tās ir joprojām raganu medības. Kaut kur mūsu sabiedrībā patīk atmaskošana. Tas ir tāds pūļa bara efekts, atmaskot kādu, atrast kādam, kas viņam ir melns aiz ādas, un to ir var ļoti labi pārdot, tāpat kā dzelteno presi. Tā ir viena sāpīgā lieta. Otra lieta, ko man savulaik pateica ne saistībā ar ezotēriku, bet ar mākslu. Ja tu skaties uz kādu mākslas darbu vai uz kaut kādu parādību dzīvē, un tu viņu nesaproti, tad cilvēki dalīsies pēc Pareto principa. Tikai 20% teiks, tur kaut kam jābūt, papētīsim, izzināsim, iegūsim savu pieredzi. Pārējie pateiks muļķības, šarlatānisms. Un ar šo procentu īsti neko citu nevar darīt. Es ļoti, ļoti priecājos, ka jau tad, kad es sāku mācīties, mani skolotāji no Francijas veic pētījums par to, kas notiek smadzenēs ar meditācijas palīdzību. Kā budistu mūki ar meditācijas palīdzību un elpošanas tehniku temperatūrā -20 grādi var uzkurināt savu fizioloģiju, lai izžāvētu slapju palagu. Un tas ir aprakstīts kā tehnika, ko var iemācīt citiem. Ja vairāk mūsu sabiedrība pētīs šīs lietas ar atvērtu skatu, nevis ar vērtējumu, ka kaut kur viņam tur bija jābūt, krāsnī vai kamīnam, kas to visu žāvē, tātad atbrīvosies no aizspriedumiem, jo vairāk mēs visi iegūsim. Tik tiešām cilvēki ļoti bieži meklē palīdzību pie ezotērikas vai kaut kādām tādām paranormālām lietām izmisuma brīdī. Tikpat labi viņi to meklē izmisuma brīdī arī reliģija un sektas. Un ļoti radikālās, nesaukšu konkrētu reliģiju, bet radikālos reliģijas virzienus. Es nedomāju, ka tam tā vienmēr ir jābūt. Es vairāk sliecos uz to, ka katram no mums ir kaut kāds savs ceļš un savas izvēles iespējas. Varbūt daudziem tas tagad griezīs ausis, bet es ticu tam tādā lietai, kā mūsu karmiskais uzdevums vai dharma, kā viņu sauc budismā. Jo, kad es visiem stāstu, kā pirmoreiz iepazinos ar jogu, daudz cilvēku ir pārsteigti. Es 81. gadā, 4 gadu vecumā, sāku pildīt jogas asanas, jo mana mamma atnesa man no bibliotēkas jogas grāmatu. Un kas ir interesanti, neviens cits manā ģimenē ar jogu tā arī nav sācis nodarboties.
Līdz ar to, pēc tam es to noliku malā, pēc tam es atgriezos pie tā atkal, bet tas nebija izmisuma brīdis, tas bija vienkārši bērna ziņkāri, un es kāpēc vecāki izdomāju, ka tieši man tas ir vajadzīgs. Bet, protams, ka tas ietekmēja manu pasaules uzskatu. Par paralēlajām pasaulēm es uzzināju skolas algebras stundās 8. 9. klasē. Mūsu klases audzinātāja stāstīja mums par daudz dažādām dimensijām, par 3 dimensiju pasauli, un tā starp citu droši vien no zinātniskās fantastiskas pieminēja, ka tikpat labi var būt 4, 5 un 6 dimensiju pasauli, un mēs kā 3 dimensiju būtnes viņu neredzam. Es to sadzirdēju un uztvēru. Tas arī, var teikt, ka man bija kaut kāds izmisums, bet tas nebija kā tāds materiāls, kuras metos pēc glābiņa. Un tā ezotērika, kur starp citu es mēģināju mesties pēc glābiņa, ar to man nekas labs nesanāca. Mans ceļš tur ir atnācis tieši caur zināšanām. Ja cilvēks ir ieinteresēts tieši par hipnoterapiju, tad es viņam to varu piedāvāt. Bet, ņemot vērā to, kā es esmu sevi nodēvējis, es vairāk cilvēku apmācu pašhipnozē. Jo, kā arī teica mani skolotāji no Francijas, ka faktiski jebkura hipnoze, kuru mēs pielietojam, viņa kaut kur ir pašhipnoze. Ir ļoti tāds sens stereotips par to, ka hipnotizētājs ielaužās savā objekta gribā, ka viņš var padarīt cilvēkam sīpolu, kas garšos kā ābols, ka viņš var radīt kaut kādus efektus, tādus izteiktus, halucinācijas un tā tālāk. Tas noteikti nav šī tēma. Pašhipnoze ir cilvēka spēja ieklausīties sevī un uztvert dabīgā transa stāvokli, kas mums ir vismaz 2 reizes dienā, kad mēs iemiegam un mostamies tādā starp stadijā, inducēt sev šo stāvokli ar elpošanu, ar sava fiziskās pozas novērošanu un izmantot šo stāvokli, kurā aktivizējās vairāk smadzeņu centri nekā parastajā nomodas stāvoklī, formulējot mērķi priekš kam. Un tad tas mērķis var būt visdažādākais. Tas mērķis var būt samazināt sāpes, tas mērķis var būt atrast risinājumu kādai problēmai, vai tas mērķis var būt atrisināt kādu konfliktu, atgriezties un atbrīvoties no pagātnē piedzīvotas traumas sekām. Cilvēks var diezgan labi atcerēties to, kas ir bijis šajā seansā. Seanss var būt tā, ka sākumā es viņam ierādu, pēc tam viņam ir mājas darbi, ko viņš praktizē pats. Un pielietot to. Visvairāk es nožēloju par to, ka mums nav bērnu. Jo laikā, kad droši vien tas bija vispiemērotākais laiks bērnu radīšanai, es sēdēju savās, teiksim tā, es dziedināju savus dvēseles rētas no pusauģu gadiem, no un agrās jaunības, un es nespēju izveidot attiecības tajā laikā. Laiks nestāv uz priekšu, un laiks nestāv uz vietas. Es nesaku nē, bet reāli ir tā, kā ir. Es ieskatos pasē un es saprotu, ka šobrīd tas jau ir tāds jautājums, ne tik viegls. Es neesmu atmetusi šo ideju par to, ka man varētu būt bērni pilnīgi. Iespējams, ar laiku es kāda varētu kļūt par auģu vecāku, bet pašlaik es, ieklausoties sevī, līdz galam tam nejūtos gatava. Kā teica Rainis, laime ir visu lietu kārtība. Un tāpēc priekš manas laime ir, viņu var sadalīt 5 komponentos, un es domāju, ka visi viņi man daudz maz ir. Tā ir laba veselība, finanšu iespējas, kuras ļauj realizēt savas vēlmes. Tās ir attiecības ar cilvēkiem tādas, kādas es vēlos. Tā ir sajūta, ka tu dari kaut ko labu pasaulē, ka pasaulē ir vajadzīgs tas, ko tu dari, un tas padara pasauli labāku. Un 5. komponents ir mierīgs prāts. Ja es to zvaigznīti zīmētu, es domāju, ka viņa man sanāktu diezgan simetriska.